Erasmus ir populārākā studentu apmaiņas programma Eiropā, kas dod iespēju studentiem mācīties citu valstu augstskolās. Tie, kuri jau ir smēlušies pieredzi ārpus valsts robežām, nekautrēs dalīties iespaidos. Čelists Valters Pūce ir grupas Da Gamba pārstāvis, arī bijis Erasmus programmā Leipcigā, bet tagad Valters savas zināšanas papildina studējot maģistros Briselē. Teiksim, ja mēs uztveram dzīvi kā tādas trepes, un mēs katru dienu, teiksim, ejam pa trepēm uz augšu, tā kā pakāpieni, tad Erasmus ir vairāk stāvi un ir lifti. Tu aizbrauc ar liftu pāris stāvus augstāk. Ļoti centīgs un ambiciozs finansists. Tā varētu nosaukt Latvijas universitātes studentu Kārli Vilērtu. Puisis devās Erasmusā uz Itāliju, zinot vien dažas frāzes itāļu valodā. Taču šobrīd jau runā tekoši. Sono stato in Italia nella programma Erasmus. Erasmus priekš studentu, kurš dodās šajā programmā. Tā ir iespēja pierādīt pašam sev, ka tu esi pirmkārt spējīgs izdzīvot svešā vidē, otrkārt vēl no tā paņemt noderīgas lietas, treškārt izbaudīt jaunību. Agnese pirms Erasmusa nekad nebija lidojusi ar lidmašīnu un bija ļoti nobijusies. Taču, kad pašu spēkiem meitene bija nonākusi savās Erasmus mājās, tika piedzīvots liels gandarījums par sevi. Jo viss mūs attīsta, viss, ar ko mēs saskaramies, tas mums viennozīmīgi attīsta. Vai tā ir negatīva pieredze vai pozitīva, ir jāpatur kaut kas sev un jāizvērtē pašam sevi. Vienmēr ir jāsāk ar sevi. Pirms tam es biju tāds puikiņš, kurš it kā neko tā daudz nesaprot. Pēc tam atbraucot, kaut kā vairs tāds nebija, jo realitāte vairāk tā kā sajūta. Protams, tās lietas, ko katrs paņem, vai tā ir valoda, vai tā ir kāda akadēmiskās vērtība, tas ir pilnīgi kas cits. Bet tas princips vien, ka tu esi spējīgs izdzīvot kaut kur citur un vēl no tā kaut ko paņemt, tas rada tādu pašapziņu, jā, tā var teikt. Ja dzīvo visu laiku vienā mazā valstiņā, tad ir grūti saprast, kas notiek ārpusē. Protams, ir internets un tā, bet tu jau nevari caur internetu to realitāti sajust tieši esot prom. Jo tas, ka tu aizbrauc viens pats, tas jau iedod visvairāk. Erasmus apmaiņas man tā kā cēla arī pašapziņu, jo viennozīmīgi, tas tā kā ir fakts arī Eiropā, uzskata, ka latviešu sievietes ir skaistas, bet esot turists, par to tiešām pārliecinājos. Tā Erasmus būtība ir tieši, kad satiekās no visādām pasaules malām cilvēki un apmaina savas zināšanas un pieredzi. Bet tas pats galvenais ir tas, ka tu iemācies visu pilnīgi no jauna sākt un iekļauties sabiedrībā, kurā tu neesi savējais. Tur viss ir tā kā integrēts, lai students pats mācītos, pats rastu idejas un arī pēc tam varētu veidot biznesu, lai viņam tas viss būtu noderīgs nākotnē. Es sev papildināju diezgan ļoti tajā Erasmus laikā, jo tas pasniedzējs, pie kā es mācījos, Pīters Bruns, ir viens no vadošajiem pasniedzējiem vispār pasaulē. Vienu studiju kursu mums pasniedza programmētājs, ne gluži programmētājs, bet internet dizainers, var teikt, kurš ir dizainējis, sēdējis pie viena galda ar Bill Gates un taisīs dizainu Windows 7. Šī pieredze man pašlaik arī ir noderējusi, jo tur vajadzēja risināt dažādas problēmas situācijas, uzlabojās manas valodas zināšanas, un tieši tāpēc arī mani pašlaik pieņēma darbā, jo teica, ka mana angļu valoda ir labāk salīdzinot ar pārējiem pretendentiem. Dzīvoju kopā ar indieti vienu ļoti interesantu cilvēks. Mums bija savu virtuvi, mums bija savu toleti, savu dušu. Ikdiena, kā var teikt, kā Latvijā, vienīgais tas fakts, ka tu dzīvo atkal ar pilnīgi citas kultūras pārstāvu un ir jāiemācās sadzīvot. Blakus istabā mums bija tā kā kopā ar čečenu, un pats smieklīgākais bija tas, kad viņš nebija viens, viņi bija 10. Viņiem bija ballītes katru vakaru līdz rītam, bet tādā ziņā, bet es it kā neiesaistījos tajās ballītēs. Kaut kā man arī neviens neaicināja. Grūtākais bija dienas laika uztver. Viņš cēlās 5:00 un gāja gulēt 9:00. Un tāpēc bija diezgan sarežģīti ar gaismu slēgšanu iekšā un ārā. Jā, viņam nepatikās, ka es eju tik vēl gulēt, man nepatikās, ka viņš tik agri ceļās. Šie ir tikai 3 no 1000 stāstu. Erasmus. Tā ir tava iespēja iegūt vērtīgas zināšanas, apgūt valodas, izzināt un izprast citas kultūras un iegūt dzīves pieredzi citā valstī.